ka es reāli mirstu, es jūtu, ka es neizvilkšu. Tur būs viss dirsā, man izrāva no roku ārā tā, es biju jau kritu. Šķiet, ka pasaule šobrīd skrien ātrāk nekā jebkāda pārmaiņas, izaicinājumi, nenoteiktība. Tā šķiet ir mūsu visu ikdiena. Man ir tā sajūta, vismaz vēsturiski bijusi sajūta, ka es esmu pie tā vainīgs. Bet fonā aug klusiņām cita problēma. Jā, es nervos. Ja es iedzeru kaut kādi 2-3 kafijas, tad dirsā. Es ļoti nervos par šo. Sāc tur panikā krist, ka tāds, tur nav, tā ir, jā. Sāpīgi tie vārdi. Tev saka, tas ir krāpnieks. Ko es esmu krāpnieks? Kāds krāpnieks? Šis podcasts ir vieta godīgām sarunām, jo daloties mēs saprotam ne tikai sevi, bet arī to, ka neesam vieni. 7 gadus filmēju tos video tādus. Man ienākumi no tā ir nekādi. Vienmēr ir mīnus. Katru mēģini tu 3 dažādus virzienus attīstīt, un dienas beigās tu nevienu neattīsti. Daudziem mums vajag novērtēt tagadni, sapņot par nākotni un aizmirst par pagātni.